Šeit, ja jums ir izdals materiālos, mums ir globālie zīmoli, kuriem ir visaugstākais Meaningful Brands indeks. Un, nu jā, redzams, es varbūt tur baigi niansēs neiedziļināšos jau laika dēļ, bet interesanti būs paskatīties, kādi ir trendi vairāku gadu griezumā, jo šis pētījums notiek reizi 2 gados, un mēs arī esam nolēmuši to atkārtot pēc 2 gadiem. Un noslēgumā mazliet sīkāk, kā tad šīs te Meaningful Brand komponentes izskatās un ko var izdarīt, kādas secinājumus par zīmoliem tā kā dziļāk. Pirmkārt, Meaningful Brands pētījums apskatā tā kā parasti pieņemto pirkumu procesu. Tātad, cik daudz cilvēku apsvērtu izvēlēties mūsu zīmolu un produktu, cik daudzi, kas no apsvērušiem nopirktu viņu, cik daudzi lietot atkārtoti un cik daudziem būtu pirmā izvēle. Vienu no šīs tabuliņas mēs varam redzēt, ka, piemēram, šim te zīmolam ir daudz zemāka tā kā, gan apsvēršanas, gan arī reāla pirkuma izvēle. Kaut gan tie cilvēki, kas ir nopirkuši šo zīmolu, ir visapmierinātākie ar zīmola piedāvājumu. Tad šeit uzreiz redzams, ka zīmolam ir labs esošais piedāvājums, bet tas ir kaut kādā nepareizā veidā pateikts. Zīmola personība. Šeit es paņēmu, šie visi ir Latvijas gadījumi, dažās vietās ir zīmoli vienkārši aizklāti. Zīmola personība. Šeit es paņēmu tādus reālos zīmolus, LMT, Tele2 un Bita, kur ir ļoti interesanti kategorija un ļoti interesanti, teiksim, notikumi visu laiku. Un ko mēs redzam, ka LMT mums tiek uztverts kā uzticams, inteliģents, autentisks, bet tāpat laikā tas ir kategorijas līderis lecīgumā un tādā pašapmierinātībā. Ne? Ko es pieņemu? Normunds zina, noteikti jau iepriekš bija konstatējis, un tāpēc rebrandings īstenībā, ko viņi veica, visticamāk bija ar kaut kādu zināmu domu, ja, lai šo te ainu mainītu. Ja. Savukārt Bita, paskaties, samērā īsā laikā, viņi ievies jauno pozicionējumu, tādu skaidru redzamu pozicionējumu, būtu 2 gadus atpakaļ, nepilns 2 gadus atpakaļ, ir draudzīgi un klientus apkalpojoši un cool brands, ne, kas ir, kuram negribās būt cool. Ne. Vēl skumjākā aina parādās, ja mēs uztaisam correspondence analysis, kur mēs parādam, kādas īpašības visvairāk atšķir šo zīmolu no citiem konkurentiem, respektīvi, kuras ir tās unikālās zīmola īpašības. Un tad vēl jo vairāk LMT un Latelekom parādās šis lecīgums, kamēr Bitei un Zelta zivtiņai, piemēram, unikalitāte, cool un aprūp, ja? Arī Rimī, piemēram, tāda. Ja? Paskatāmies, Maxima vairāk raksturojās ar pieejamību, ja? Bet šie kvalitāti uz tādu patīkamām sajūtām zīmolu. Zīmola pozicionējuma aspekti, ja? Tad mēs redzam, un no topa mēs redzējām, ka īstenībā Latvijas iedzīvotāji ir diezgan tā kā inerti savās izvēlēs. Kā viņiem patika kārums, citi ražotāji var taisīt vienalga, kādus kārumus viņi grib, jo projām kārums ir vislabākais. Ja? Un tāpēc, ja zīmols nedarbojās tā kā ļoti mērķtiecīgi un ļoti citādāk, piemēram, kas, vēlreiz pozitīvais, man liekas, man šķiet personīgi no tāda zīmola pozicionējuma viedokļa ir Bitas gadījums, kur gan cita lieta ir biznesa case, ja, un tas cik viņiem ir, tas biznes ir izdevīgs pašiem, ja, bet no zīmola tēla viedokļa ļoti labā situācijā. Un, jā, mēs varam redzēt no šī zīmola tēla, kuras tieši komponentes pastiprina šo Meaningful Brands indeks, ja, kuras komponentes ir tieši tās, kas padara šo brendu jēgpilnāku. Un īstenībā tāds interesants atziņa, ko mēs tā kā paši arī priekš sevis tā kā pārņēmām, ka nav obligāta diferenciācija, bet ir kaut kā citādāk izdarīšana, ja, un to diferenciāciju padarīt ar tādu jēgu kaut kādu. Lūk. Šeit ir, varbūt es tur baigi sīkāk neiedzināšu, tas ir tabula, kurā mēs varam paskatīties, kuri no šiem te daudzajiem personības un sabiedrības labklājības un produktu aspektiem diferencē zīmolu no tirgus vidējā.
Mēs varam apskatīties, tai skaitā, piemēram, darbvietu radīšanu, un tai skaitā, piemēram, šim zīmolam konkrētajam ir liels ieguldījums sabiedrības sadarbības veicināšanā. Mēs varam šos te datus izlikt matricā, kur mēs varam redzēt, kuras ir mūsu zīmola priekšrocības un kuras ir īpašības, kas to velk uz leju, piemēram.